Izglītības un zinātnes ministrija ir nodomājusi no jaunā mācību gadā dažās Latvijas skolās ieviest pilotu projektu, iesākt mācību informātikā no 1. klases un pēc dažiem gadiem ieviest to visās skolās kā obligāto mācību priekšmetu. Doto jaunievedumu nevarēja atstāt bez uzmanības Daugavpils pedagoģi. Pagaidām viņu viedoklis nesakrīt ar ministriju. Doma ir tāda, ka mēs tomēr neatbalstam ideju tieši mācīt informātiku no 1. klases, atstāsim 1. klases skolēniem laiku, teiksim, iemācīties lasīt. Vispār tas ir 1. klasē, mēs uztveram, ka tas ir adaptācijas laiks, un ne tikai skolēniem, bet arī vecākiem. Un sakarā ar to mēs redzam informātikas mācīšanu, bet tas nebūs informātika, bet droši vien, ka tas būs programmēšana. Sakot, no 2. klases mums pilsētā ir tāda pieredze kā sākuma skolā. Mums ir fakultatīvi pulciņi, tur, kur bērni programmē loga vide, programmē, jā, vienkāršas spēles, bet programmē. Tāda pieredze eksistē 15. vidusskola, 3. vidusskola, un mēs to darām. Un bērniem tas ir patīk. Vispirms viņi redz iegu visam tehnoloģiem, un arī tajā laikā skolēniem ir iespēja attīstīt loģisku domāšanu. Pēc ministrijas rekomendācijām informātikas pasniegšana no 1. līdz 3. klasē varētu būt integrēta ar citiem priekšmetiem, bet no 4. līdz 6. klasē kā atsevišķa mācību stunda, bet no 7. klases varētu sākt apmācīt programmēšanai. Piedalīties šajā projektā piekrita 14 Latvijas skolas, starp tām Daugavpils 15. vidusskola. Ir grūti pateikt, ka informātikas pasniegšana no 1. klases šajā skolā ir jaunievedums. Skolā tā praktizējas no 1999. gada, un tas iemesls bija nevis ministrijas vēlme, bet skolotāja iniciatīva. Viņi sagatavoja programmu, kuru akceptēja arī ministrija. Tas attīsta ne tikai programmēšanas iemaņas, bet arī palīdz ātrāk apgūt citus priekšmetus. Un es uzskatu, ka informātiku var apmācīt no 1. klases, integrējot citus priekšmetus tieši informātikā, nevis apmācīt informātiku kā tādu. Un logo vides izmantošana, tas ir vislabākais variants. Pēc informātikas pedagogu novērtējuma šis ir tas mācību priekšmets, kura programmu vajadzētu jau sen pārskatīt. Tagad šis priekšmets ir obligāts no 5. līdz 7. klasē, tad pēc 2 gadu pārtraukuma tas atgriežas 10. klasē. Iespējams, ka ministrijas iniciatīva ir tikai viens iemesls priekš nopietnas reformas.